Skolotājs, kas tu esi? Skolotājs, ja? Skolotājs Viesturs. Un tad mums nedēļas vidū atbrauca divas jaukas meitenes arī. Ieva un Kristīne, jo te bija kaut kāds cits vārds. Meitenes ir no GG, var teikt, ja? Vai kā tu savu GG choir. Jā. Nu, var sakot, no gospeļu korīša. Latviešu valodā tas saucās. Nu tad ko? Es būšu šodien tā kā programmas vadītāja daļai pateikšu, kas dziedās un ko dziedās, ja? Un pirmajām mēs dosim vārdu meitenēm no Strazdumuižas, Luīzai un Amandai. Vēl es gribu piebilst, kad ļoti jocīgi ir, ja, kad šodien ir augusts, bet mēs šodien jums jau tā kā liksim iejusties Ziemassvētku noskaņā, jo pārsvarā daudz dziesmas būs par Ziemassvētkiem. Pateikt, tas sintiņš drusciņš čakarējās. Tu var pārsteigties automātiski tēmas, tā kā tā būtu tāda tehniska kļūma, ja gadījumā kaut kas notiek, neņemiet jaunā, ja? Jā. Jo mitrs gaiss varbūt viņš kaut ko tā. Ja kaut ko vajag sagrozīt, klusāk, skaļāk sakat, ja? Tās? Šodien es tev dāvinu sevi, pretī man sirds, kuru man devi. Ja tikai tās pietrūks man ceļā, tāpēc došu savējo, paņem pusi no sirds. Līdzi to nes, tu esi man, tev esmu es, manā daļā no sirds. Vienmēr tev būs, pat ja šis laiks un pilsētas mūs. Tagad vienmēr es tavās grūtīs, liesma, kas deg, pietuļā rūtī. Tam esmu es, jau ceļā jūtīs, vienmēr asājot, to tev paņem pusi no sirds. Līdzi to nes, tu esi man, tev esmu es, manā daļā no sirds. Vienmēr tev būs, pat ja šis laiks un pilsētas mūs.
Es gribu tikai pateikt, ka šī dzīve